Spārītes parks ir daļa no kādreizējā 222 hektāru lielā Marijas parka, ko Vecgulbenes muižu ziedu laikos barons Heinrichs von Vols izveidoja par godu savai skaistajai sievai itālietei Marijai. Marijas parks divās daļās, Spārītes un Emzes parkos, tika sadalīts 1935. gadā. Spārītes parka teritorijā atrodas Svētais ezers un Asaru ezeriņš. Asaru ezeriņa nosaukums radies, jo tā centrā tika uzbērta saliņa asaras formā. Savukārt Svētā ezera vidū tika izveidota viena lielāka sala, apkārt 6 mazākas. Uz salām atradās dažādas skulptūras. Uz mazajām salām bija novietota akmeņi ar baroneses vārda burtiem. Mūsdienās Spārītes parks kļūst par iecienītu gulbeniešu un pilsētas viesu atpūtas un pastaigu vietu. Vasaras sezonā Spārītes parkā te notiek dažādi lielāki un mazāki pasākumi un aktivitātes. Spārītes parka teritorijā, savienojot to ar Emzes parku, kas atrodas līdzās, ir izveidotas pastaigu takas, Heinricha un Svētezera taka. Emzes parka teritorijā atrodas arī trešā, Marisas taka.